Nu, te ir kaut kāda galīgi veca māja. Tur izskatās, ka viss ir aizaudzis un neviens vairs nedzīvo. Jā, fantastiski. Ak, kungs, beidzot es atradu tās kāpnes. Izrādās, ka tādā mazā nišā ir iekšā un pilns ar cilvēkiem. Un izskatās bildēs daudz grandiozāk. Viņas tāds paplukušas ir. Un te tā apkārt ir tāda ļoti šaura vietiņa. Ui, puisis man gan izuzskait visu. Tusiņ place. Un tepat kaut kāda kafejnīca ir, kurā nemaz tā nelaiž viss iekšā. Aha, kāpnes atbrīvojās, nu lūk. Вот šitā. Tur augšā vēl kāpnes. Cilvēki nejēgā daudz. Tāda aliņa iet iekšā un sirds piedurvīja. Tādās te iekšā tāda kafejniciņa, tas ir cukuriņš. Ļoti līdzīgi tā kā Indijā. Es paņemšu turpu kafiju. Kafejnīcas interjērs. Te ir pilnīgi tā kā nojumē. Skats no augšas. Nu, tā trepīts izskatās no augšas, no kafejnīcas. Cilvēki šeptējās un ēd un dzer un darās un priecājās. Lampiņas deg. Un viss notiek apkārt. Nu, kāpsim no kafejniciņas augšā pa trepēm tālāk. Vaigi, viņas ir augstas. Tādā liņa ir meitenes tirgojās. Tad te ir darbnīca pilnīgi iekšā, kur viss tas top. Nu, ārkārtīgi radoša vide. Un balkoniņš ar visu karogu un lampiņas naktī. Skāpajāties pa tām kāpnēm krāsainajām, jo diez vai es kādreiz braukšu. Nu, kas redzēts, tas redzēts. Izrādās, šī māja ir piederējis kādam rumāņu filozofam Dimitrij Kantemir. Lūk, kur gadu skaitlis redzams ir profesoram. Aha. Ir tāds onkulītis sauc rauj iekšā kafejnīcā, iekšā rāvēs. Es viņam saku, es jau biju. Kaķuki mums te ir visur, visās malās. Šeit skaists stūrīts. Vai es iemaldījos tādā skaistā vietiņā, es nezinu, kas te ir. Cilvēku te nav, kaut kāda mākslas galerija skaista. Es te nedabūnu pa kaklu no kāda. Es ieraudzīju šitādu sultānu sakuru. Ceļš ved atkal māju, uz viesniciņu. Nu, ir atkal jātiek metro labirintos iekšā. Kā es atbraucu, tā es braukšu atpakaļ.
Stambula ir ārkārtīgi liela pilsēta, kā milzīgs skudru pūznis ar ļoti specifisku sistēmu. Un daudzās vietās ir security sargi, kas tā kā paskaidro ārzemniekiem, kas īsti nevar atrast, kur jāiet. Tā kā nomaldīties, nu, principā nevar, jo viss grozās ap to Bosforas jūras šaurumu. Ir viena puse, otra puse, tad ir Āzijas daļa un Eiropas daļa. Nu, tur visur iet transports, un ja arī kaut kur aizbrauc garām, nu, tad bišķiņ piemaksā klāt vienkārši par lieku braucienu un brauc atpakaļ, tā kā nav tik briesmīgi. Un orgānos nevienu nepārdod, kā man draudzene teica, lai uzmanoties, ka orgānos pārdos. Kam tie man vecie orgāni vajadzīgi pirmkārt? Tur jau puse nav no viņiem sen. Kāds skaistums, es nevaru nopriecāties. Svaigs gaiss un silts vējš pūš. Ir tā, ka uz katru stūri viņiem tirgoši tādas kukurūziņas ceptas. Es pirmo reizi mūžā pagaršoju, vai garšīgi. Viņi ber sāli virsū, bet, nu, es bez sāls. Maksā kaut kāda €1,20 mūsu naudā, apmēram tāds gabals. Jā, kukurūzi.